Labrīt un sveicu jūs šajā piekdienas rītā. Mēs turpinām ar Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu, šodien 31. pantu. Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes. Un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis. Bet neviens nepieņem viņa liecību. Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Jānis šeit atšķir starp cilvēcisko un dievišķo, starp pasaulīgo un garīgo debešķīgumu. Ir divi veidi domāšana, ir pasaulīgā domāšana, un tad ir domāšana, kas ir pamatot uz Dieva vārdu. Mēs varam staigāt un dzīvot pasaulē, ja mēs varam staigāt un dzīvot caur Dieva garu, ar viņa garu. Kas ir no augšienes, tas ir pār visam. Un tikai tad, kad mēs nākam pie šī slēdziena un pie šīs saprašanas, tikai tad mēs varam savaldīt savu es. Tikai tad mēs varam sacīt līdz ar Jāni, man jāiet mazumā, lai viņš aug lielumā. Kamēr mēs nepieņemam, ka Dievs ir lielāks par visu un ka viņa svētais vārds ir absolūta autoritāte visās lietās, tad mēs vienmēr cīnīsimies ar pasaulīgu domāšanu. Un tas ir, kāpēc Jēzus māca mums meklēt vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Un viņš teica, tad visas citas lietas jums taps piemests. Tāpēc mēs tiekam mācīti staigāt garā. Pasaulīga domāšana ved uz nāvi, pasaulīga domāšana ved mūs prom no Dieva, kur pretīm staigāt garā stiprina mūsu saites ar Dievu, stiprina mūsu saites vienam ar otru, un varam dzīvot dzīvi, kas ir pilnīga, un kas nav nogremdēt šīs pasaules bēdās un grūtībās. Mēs dzīvojam dzīvi, ka mēs, tā kā Jēzus staigāja par ūdens virs, mums nav jāiegrimst tajā ūdenī. Mēs varam staigāt par virs, un mēs zinām, ka beigsies šī zemes dzīve, mums ir jauna dzīve kopā ar viņu, viņa valstībā. Tā kā ieklausīsimies vēlreiz, kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunu dienu, par Tava žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par to, Kungs, ka Tava gaisma uzlēc pār mums no jauna katru dienu, ka Tu esi dāvājis mums sauli un mēnesi, dienu un nakti, ka Tu esi dāvājis mums dzīvību. Paldies, ka Tu esi augstāks par visu. Palīdz mums vienmēr to atzīt, saprast, apliecināt un Tev pateikties. Kungs, palīdz mums iet mazumā, lai Tu vari augt lielumā. Mēs izvēlamies pazemības ceļu, mēs izvēlamies staigāt garā. Paldies, ka šeit mums nav paliekamās pilsētas, bet nākamo mēs meklējam. Bet kamēr mēs šeit vēl esam, varam baudīt, Kungs, visu to labumu, ko Tu esi mums paredzējis. Paldies, ka Tu vienmēr esi ar mums, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Izlūdzamies Tavu svētību pār mūsu zemi, aizlūdzam, Kungs, katrs par mūsu iemītnes zemes valdībām, un lūdzam, Kungs, lai viņi būtu godīgi un taisni un patiesi. Mēs lūdzam, lai Tu dod viņam gudrību, kā rīkoties šajās dienās. Aizlūdzam par Ukrainu, aizlūdzam, Kungs, apžēlojies par citām vietām, kur ir kari un nemieri. Apžēlojies, Kungs, par pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzam, lai daudz šodien atgrieztos pie Tevis. Mēs visu pakļaujam Tev, mēs paceļam Tavā priekšā slimos, mēs paceļam Tavā priekšā atraitnes un bārenīšus, atstumts, aizmirsts. Mēs aizlūdzam par tiem, kam dzīve ir cīņa un grūta. Mēs aizlūdzam par tiem, Kungs, kas neredz nekādu labumu, kas neredz, kam nav cerības. Kungs, atdar viņa acis. Mīļais debes Tēvs, esi ar tiem, kas ir sērās,
Es ar tiem, kam ir bēdas. Mīļais debes Tēvs, es aizlūdzu par katru klausītāju. Es pateicos par viņiem. Un lūdzu, kungs, lai tu iedrošini, lai tu stiprini un mierini. Un lai tu ieraksti mūsu sirdīs, ka šeit mums nav paliekamās pilsētas, bet nākamo mēs meklējam. Paldies, kungs, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Paldies, ka tavs vārds nekad nemainās. Tavs vārds ir absolūta autoritāte visās lietās. Mēs mīlam tavu vārdu, un mēs lūdzam, kungs, lai tavs vārds iesakņojas mūsu sirdī. Un uzklausāju, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, tas būs atkal rītdien.